slēdzamies pie pilsētām Skandināvijā, kur tātad caur bitkoinu mēs apkurinam pilsētas. Es nāku to ar bitkoinu apsildi mājas. Pilsētas. How? Hold on, bro. How? Nu, tā paradigma, kas ir bitkoinam, ka viņš ir neveselīgs vai kaut kāds ļaunumu nesošs spēks, ir pilnīgi absolūti. Un es domāju, pagaidām lēnām sabiedrībā tas sāk mainīties. Un mēs caur šiem projektiem jau to būsim pierādījuši, ka, pieņemsim, tavu elektroenerģiju, kuru īstenībā tu varētu izmantot vienā vai otrā veidā, tu vari viņu izlaist arī cauri bitkoinam un tādā veidā iegūt gan bitkoinu, gan siltumu, gan ko tas dod sabiedrībai. Beigās tā tad izlīdzinās elektroenerģijas tīkls, izlīdzinās siltumenerģijas tīkls un beigās gadiem ejot, ja šis te viss koncepts tiek adaptēts sabiedrībā plašāk, tad tas nozīmē to, ka īstenībā tev un mums kā patērētājiem būs gan lētāka elektrība, gan siltums. Tev bija kaut kādi investori, kas palīdzēja šo uzsākt, vai tu pats esi uzsākt? Mēs esam uzņēmums no 2017. gada. Es neesmu īpašnieks, es esmu business development, bet strādāju gadus jau gan ir 7.